Sveicināti! Esmu Elvisa, Greenway Global vēstnese, un šodien parunāsim par vienu lietu kā spoguļi. Un par vienu no Greenway klāstā esošajiem mikrošķiedras izstrādājumiem, un tas ir mūsu gadījumā faiberis stikla virsmā. Bieži man nākas dzirdēt jautājumus, tāda lupatiņa, ko tad viņa spēj, un ar ko tad viņa ir labāka nekā, piemēram, Rimī vai Maksimā iegādājumā tāda te par pāris €1. Pretstatā šim faiberim, kas maksā 9,20. Nolēmu uztaisīt vienu eksperimentu, lai parādītu, ka, piemēram, ar šo te mēs nekādīgi nevaram nomazgāt notīrīt spoguli vai logus, neizmantojot vēl papildus kaut ko. Un šī te mikrošķiedra nenodrošinās perfekti tīru spoguli, tikai samitrinot ar ūdeni. Savukārt, Greenway klāstā esošā šī te mikrošķiedra tieši stikla virsmā, mēs viņu tikai samitrinām, nospiežam ūdeni lieko un notīram. Šai te mikrošķiedrai ir arī divas puses. Viena ir nedaudz tāda nevis gluži asāka, bet tas spinums ir nedaudz savādāks, kas tieši noņem. Parasti, kāda mums ir problēma ar spoguļiem, tā kā mēs tīram zogus, mazgājam seju, mazgājam rokas, šķakatas no ūdens, no ziepēm, no zobu pastas, no sejas mazgāšanas līdzekļa nonāk arī uz spoguļi. Un attiecīgi uz virsmas viņas tā kā piekalst. Tāpēc parasti, ko mēs darām, ņemam tā kā pūšamais tā kā pašķidrinu to visu, un tad mēs tā kā papīra vieli notīram. Bet šeit mums šo funkciju pilda tikai šī te mikrošķiedra, kura strādā tikai ar ūdeni. Un to arī parādīšu, un jums būs iespēja salīdzināt praktiskā darbībā, kā strādā šī te mikrošķiedra un kā darbojās šis te faiberītis. Lūk, tāds eksperiments. Sākumā mums bija šī te lupatiņa, bet kā jau manījāt, tad notīrot, viss arī palika. Un arī pat tas ūdens nekādā veidā nevarēja tā kā nožūt. Burtiski, ko es arī jūtu, pēc tam, kad es jau sāku tīrīt ar šo te, es sajūtu, ka ir tā kā tāds, teiksim, netīruma un ūdens jau tāds slānis. Un tas ir ar šo te, mēs nevaram dabūt tīru spoguli, tikai viņu samitrinot ar ūdeni. Savukārt šo te faiberīti mēs samitrinām ar ūdeni un notīram, un attiecīgi spogulis lēnām žūstot, uz tā nekāda traipa, nekāda nosāduma, nekāda auduma plūksnes vairs nepaliek.
perfekti tīrs spogulis būtiski minūtes laikā. Tāpēc jā, tādā veidā noslēdzam šo eksperimentu, kas atspoguļo to, kāpēc tieši Greenway Global internetu veikalā esošā mikrošķiedra ir daudz efektīvāka un tā pilda savu funkciju tīrīt māju un samazināt sadzīves ķīmijas līdzekļu klāstu, jo daudz kas ir iespējams tikai ar šo te mikrošķiedru un ūdeni. Tāpēc jā, ir vērts aizdomāties par to, vai pat tiešām mums ir vajadzīgs viss tas plašais sadzīves ķīmijas līdzekļu klāsts, kas ir pieejams lielveikalos. Un jā, labprāt dzirdēšu komentārā, kā jums patika šāds eksperiments, vai tādus turpināt, lai jūs tā kā salīdzinātu redzētu atšķirību. Un jā, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentārā, dalieties, tas man būs ļoti vērtīgi, arī kanālam tas palīdzēs saukt. Jā, un piesakojiet šim kanālam, jo arī turpmāk būs dažāda veida interesanti video un, protams, arī informācija par jaunumiem, jo Greenway internetu veikalā katru mēnesi parādās jauns produkts un klāsts paliek arvien plašāk. Un tāpat tās arī ir video, kuros ir informācija, kā veidot pasūtījumu. Greenway Global internetu veikals strādā 53 valstīs, un tieši ar šodienu, kas mums ir 10. aprīlis 2024. gads, uzņēmums ir paziņojis par vēl izdevīgākiem piegādes nosacījumiem un Eiropas Savienībā bezmaksas piegāde pirkumiem no 60 eiro, kas, manuprāt, ir fantastiski, un pat uz Norvēģiju un Somiju, kur līdz šim bezmaksas piegāde bija tikai pasūtījumiem virs 180 eiro. Video aprakstā pievienoju arī saiti uz internetu veikalu, saiti uz saviem kanāliem Instagramā, TikTokā un arī Telegramā, kur tā kā vairāk arī padalos un pastāstu gan par akcijām, produktu dienām, visādiem lifehackiem, tā kā droši piesako, būs interesanti. Un, protams, jā, milzīgs paldies tiem, kas seko šim kanālam, liek laikus, raksta komentārus, uzdod jautājumus. Ļoti novērtēju, tas man priecē un arī palīdz kanālam attīstīties. Kā sekojiet, esiet kopā ar mani un uz tikšanos jau nākamajos video.